Šodienas tēmu apskatīsim Androida programmā izmantojamo Basic programmu, kurā ir iespējams rakstīt dažādas aplikācijas, dažādas sīkas lietotnes, lai varētu ilustrēt eksperimentus, veidot kopējo sadarbību. Tātad izvēlamies Basic. Basic programma ir ielādējusies. Izvēlēsimies no piemēra programmām piemēra programmas. Mazliet par ātri nospiedās podziņa. Un tātad pirmā programma, ko varētu izvēlēties, būtu grafiskie objekti. Kā mēs redzam, šeit ir uzrakstīts ļoti elementārā Basic valodā. Tātad var apskatīties šo uzrakstīto tekstu, paskatīsimies, kā šī programma strādā. Lai strādātu, izvēlamies šeit, augšējā labajā stūrī, Run. Redzam, ir uzzīmēti grafiskie objekti. Atgriežamies atpakaļ Basic teksta redaktorā. Apskatīsim kādu citu programmu. Nākamais grafiskais piemērs, apskatāmies, kas šeit būs. Tātad šeit ir iespēja zīmēt punktus uz ekrānu. Nospiežam atpakaļ to podziņu un atgriežamies atpakaļ. Nākamais. Izvēlamies grafiskos tekstus. Mazliet uzgaidām. Un šeit jūs redzat, kādu tekstu iespējami definēt šajā Basicā. Atgriežamies atkal redaktoru vidē. Un paskatāmies animācijas. Kas ir pieejams šajā Basicā. Kā jūs redzat, ir iespējams animācijas un skaņas. Tas nav gudrākais variants, kas šeit parādīts, bet vismaz piemēram būs labs. Un metode, kā es iesaku rīkoties. Skatāmies tekstu. Pārveidojam sākumā. Pārtaustīši nestrādāja. Tātad skaņas un objekts, kas lēkā, šeit ir tālāk. Šeit ir skaņas, ko izdotas Kartmans. Un šeit kaut kur atrodas, kur ir pats Kartmans, kas lēkā. Un tagad pamēģinām izmainīt to. Pašlaik nesaglabāsim, bez saglabāšanas. Tātad vēl papildu šeit ir iespējams ielasīt programmas un apskaties piemērus, kā notiek koordināšu nolasīšana no GPS, kā notiek pieslēgšanās caur tīklu, kā tiek izmantot kamera, kā tiek izmantot tālinātā kamera, zilzobu jeb Bluetooth pieslēgums.
Tātad šeit ir diezgan daudz jau gatavie piemēri, kurus var izmantot. Sīkāk par šīm komandām ir sadaļā komandas, tiek ilasīts šīs komandas. Jā. Un vēl sīkāk, ja jums interesē tieši individuāli par šo basicu, var apmeklēt basic mājaslapu. Nospiežam about. Sagaidām. Un tātad tiek izmantots RFO Basics priekš Androida. Dotajā brīdī versijas numurs. Un šī programma ir bezmaksas. Šeit ir dokumentācija. Šeit ir aplikācija, ko jūs varat ielādēt savās Android iekārtās. Nu, ko es varu pateikt? Sāciet izmantot, pētiet šo basicu. Šis basics ir uzliekams uz jebkuras Android iekārtas. Un ir iespējams tiešām ļoti ātri izveidot mazas elementāras pielietojamās aplikācijas, kuras jūs varat izmantot tālāk savā darbā vai demonstrācijās, vai nu matemātikai, vai nu fizikāliem procesiem, vai arī kādas sadarbības programmas veidot. Tad viss ir atkarīgs no tā, kā jūs izdomājat pielietot šīs basic iespējas. Paldies par uzmanību!